kad mēs spriežam par veca un jauna, it sevišķi reliģiozā kontekstā, tad pasaules domāšanas tāda veida, bieži mēs nokoncentrējamies uz tādām parastām cilvēciskām šķietamām lietām. Un mums cilvēciski gribētos patiesību, jeb taisnību, jeb būt tā kā tiesnešiem, kas ir pareizi un kas nē. Būt tiesnešiem, kas ir pareizi un nē, nav mūsu aicinājums. Mūsu aicinājums ir būt svētiem un būt viņa bērniem. Tas ir mūsu aicinājums. Dažreiz mēs runājam žēlastības vēsti, mēs sludinām, un tātad it sevišķi draudzes saka, jūs taču visu variet darīt, un kas tad mums būs par to? Un vai tad mūs neviens nesodīs? Un es saku, balstoties uz labo vēsti, balstoties uz evaņģēliju, uz apustuļu darbiem, uz Jēzus mācību, patiešām, tev nekas nebūs par to garīgā pasaulē, ja tu darīsi kaut ko sabiedriski nepareizi. Vai tu vari darīt visu? Jā, tu vari darīt visu. Man atbild tev, vai vajag darīt, tu drīksti, bet vai tu darīsi un vai vajag darīt? Visticamāk, nē. Visticamāk, tu pirms pacels savu roku, virzīsies nepareizā virzienā, tu padomās. Vai Jēzus tā darītu? Vai es kā Dieva reprezentatīvs, kā viņa apustulis uz šīs zemes, kurš pārstāv debesu valstī, vai es darītu tā? Vai viņš darītu tā? Ja tu esi svētumā, tu nebāzīsi degunu netīrībā, tu nereprezentēsi savu debesu tēvu netīri, vieglprātīgi. Tu to darīsi ar pilnu apziņu, pilnu sirdi, reprezentējot savu debesu valstību.